Labdien, mēs turpinām diskusijas sadaļu ceļu satiksmes drošības indeksa 2023 apbalvošanas ceremonijā. Nu jau pēc apbalvošanas ceremonijas, kur labākais novads, labākā pilsēta, labākie novadi un labākās pilsētas ir noskaidrotas. Diskusijas sadaļā nu jau par to, kā tad mēs nākotnē varam kļūt vēl labāki, kā mēs varam uzlabot satiksmes drošību, kā mēs varam samazināt bojāgājušo skaitu. Diskusijas daļā šodien kopā ar mums joprojām Gunta Anča no organizācijas Sustento. Labdien! Ceļu satiksmes drošības direkcijas ceļu drošības audita departamenta vadītāja Beāta Dambīte. Satiksmes ministrs Kaspars Briškens. Labdien! Ventspils pārstāvis Andris Kausanieks. Labdien! Valkas novada pašvaldības izpildirektors Valdis Šaicāns. Labdien! Un mums pievienojas apvienības pilsēta cilvēkiem valdes loceklis Kārlis Krēķis. Labdien! Labdien! Mūsu diskusiju sadalīsim divās daļās. Pirmajā runāsim par tehnoloģijām, datos balstītiem lēmumiem un sabiedrības iesaisti, un otrajā vairāk tieši par piekļūstamību, kas bija šā gada jaunums satiksmes drošības indeksā. Un runājot par tehnoloģijām un datos balstītiem lēmumiem, vispirms Dambītes kundzei jautājums par to, vai mēs jau šobrīd jau kā izmantojam mākslīgo intelektu un šos lielos datus, un pārējiem tikmēr iespēja apdomāt, kaut pafantazēt gan par jau reāliem risinājumiem, gan par to, kā mēs nākotnē šos jaunumus varētu izmantot tieši satiksmes drošībai. Bet vispirms, vai mēs jau kaut ko tādu darām? Pēc būtības, protams, šobrīd jau tirgus, manuprāt, ļoti strauji attīstās ar visdažādākā veida tehnoloģijām, kas izmanto gan daudz datus, gan tātad šo unikālo iespēju mākslīgo intelektu, kas ļautos stipri ātrāk un apjomīgāk apstrādāt. Pēc būtības es teiktu, ka to var salīdzināt kā degviela un dzinējs. Dati būtu šī degviela, un tad šī datu apstrādes mehānismi būtu dzinēji, dažāda veida dzinēji. No tādiem praktiskākiem piemēriem varbūt vēl tā ļoti izteikti mēs tieši mākslīgā intelekta izmantotās iespējas varbūt neredzēsim, bet daudz, kur jau tās pirmās iezīmes ir, piemēram, tie paši gudrie luksofori, kas izmanto spēju analizēt arī šos te plūsmas un izšķirt dažādas transporta veidus un attiecīgi pielāgot luksoforu signālus. Ir daudz aktīvu projektu, kas varbūt vēl nav realizēti, bet varētu būt tuvākajā laikā par maršrutēšanu ar mainīgās informācijas zīmēm vai šo pašu veizu sistēmu, kur tiek sniegti aktuālie dati par satiksmi un tādējādi izveidot veiksmīgāku maršrutu, kas samazina gan ceļā patērēto laiku, gan attiecīgi, protams, nobrauktos kilometrus un tādējādi uzlabot pilsētas satiksmi kopumā. Protams, vēl būtiski noteikti būs meteoroloģisko datu apstrāde un pēc iespējas precīzāk prognozēt, kas spēj gan veicināt efektivitāti uzturēšanas darbos, gan arī, protams, operatīvi padot no meteostacijām informāciju tādējādi vai nu mainīgās informācijas zīmēs, mainot režīmus, vai arī tāpatās izsaucot uzturēšanas dienestu un uzlabojot. Tā kā datu izmantošana un apstrāde noteikti ar gadiem tagad strauji tiks izmantot aizvien vairāk, un es domāju, ka tas mums sniegs visiem daudz ērtāku satiksmi, un es ļoti gribētu ticēt, ka arī daudz drošāku satiksmi. Kam vēl ir idejas, kā mēs tuvākā vai tālākā nākotnē? Jūs vienojaties, kurš pirmais runā? Jā, Kārlis Krēķis, pilsētas cilvēkiem. Es gribētu teikt, Liepājā ļoti labs risinājums ir aplikācija, kur var cilvēki iesūtīt savas idejas par to, kas būtu jāuzlabo. Tad to es gribu teikt, ka labs piemērs ir tādā ziņā, ka jāsāk ar vienkāršām lietām, protams, var skatīties mākslīgo intelektu un tā, bet pirmkārt ir jābūt kontaktam ar cilvēkiem, kas lieto to infrastruktūru. Un vēl viena lieta arī, protams, ir tā, ka, lai būtu tā drošība, jāvar arī tās satiksmes prioritātes. Tātad jāskatās ne tikai satiksmes plūsmas, ar to saprotot auto skaitu, kas var ātrāk kaut kur aizbraukt, bet lai tas arī būtu droši. Tā kā jāsāk ar pamatiem, un tad var būvēt arī uz augšu. Un datu trūkums arī viena, man liekas, no problēmām tieši, piemēram, Rīgā, kā Dambītes kundze teica, ja tad nav tās degvielas, ja nav datu, mēs arī nevaram īsti pēc tam kaut ko piedāvāt, kaut kādus risinājumus. Tā kā dati trūkst, jā, tā ir liela problēma. Briškenkungs? Varbūt tad mēs varam strukturēt divās daļās to. Viens ir datu iegūšana, un otrs ir datu pieejamība un izmantošana. Attiecībā uz iegūšanu, protams, jo vairāk tehnoloģiju, jo labāk. Sākot ar policijas mašīnām, kas ir aprīkots ar 360 grādu kamerām, dronu tehnoloģijām, vidējā ātruma radariem. Par radariem tikko arī noslēgušies pētījumi, kas parāda brīvā plūsmā ārpus pilsētas, kur nav radari.
tikai 26% Latvijas iedzīvotāji ievēro atļautu ātrumu. Līdz ko tur uzliek radaru, šis cipars uzliek līdz 94%. Un ja mēs paskatāmies vidējā ātruma radarā, tad tā ir līdzīga statistika. Protams, viņš būtiski ierobežo ātrumu. Un neveidojās arī novērojama tendence, ka pēc radara zonas vidējā ātruma tad ir kaut kāds pātrinājums. Šādas, teiksim, sistemātiskas tendences neveidojās. Līdz ar to tas parāda, ka šis tehnoloģiskais instruments, vidējā ātruma radars, pie tam kontrolē arī to, vai smagais autotransports samaksājas ceļu lietošanas nodevu, to, vai vadītājiem ir octa un tā tālāk. Teiksim, šeit ir tā datu ieguve, kas jau nodrošina rezultātus. Un tad, ja mēs paskatāmies par piekļūstamību un analīzi, šeit mums ir zināmi ierobežojumi. Piemēram, par smago ceļu satiksmes negadījumu datu un informācijas pieejamību, lai pētniecības institūcijas varētu izdarīt secinājumus. Šeit mums noteikti tas ir jāuzlabo. Tāpat, teiksim, es ļoti atbalstu ideju, principā jau šobrīd ir pieejama šāda iespēja, ka individuāliem video reģistrātoriem mašīnā ir iespējams filmēt dažādu veidu pārkāpumus, ne tikai jau ceļa satiksmes negadījumus, bet arī, teiksim, ātruma pārkāpšanu, agresīvu braukšanu. Tālāk nosūtīt policijas aplikācijā tālāk izvērtēšanai. Un tad atkal mēs nonākam pie tās analīzes, vai mums ir pietiekama kapacitāte visu šo informāciju apstrādāt, izņemot, ja to dara mākslīgais intelekts, un no tā jau izdarīt tālākus secinājumus, kā uzlabot kopējo politiku. Pašvaldības pārstāvjiem ir kādi piemēri vai idejas tagad vai nākotnē? Braucot šurp uz šo pasākumu, pa ceļam bija ceļa remonta. Un tāda elementāra lieta, kā luksoforu tur ir. Neviens luksofors nav aprīkots ar laika atskaits sistēmu. Kas, es domāju, manuprāt, ir gan vidas jautājums, gan to arī cilvēki paliek nervozi, kā gaida, un, teiksim, faktiski sēž pie sarkana luksoforu un gāzē, katru parādīsies zaļais. Pabraukat pārzemēm, ne visur laika atskaits sistēmas tā strādāties luksoforu. Tas pavisam vienkārši ieliek iepirkumā kā obligāti par prasību. Ja pie miljonu teiksim, iepirkumu būtu piemēram šeit pār 100 eiro dārgāk, teiksim, tas luksoforu jāiegādājas, es domāju, ka tas būtu liels pienesums. Jā, ja mēs drīkstam sapņot, tad sapņiem nekad nevajadzētu būt maziem un teiksim, no tāda skata punkta, ka daudzās automašīnās jau jaunajās ir iespēja, teiksim, pieslēgt šo gājēju atpazīstamību, ka mēs jau redzam, ka uz ceļa ir gājējs. Tad nākotnē es domāju, ka pie gājēju pārējām varētu būt sensori, kuri brīdina autovadītāju, kurš brauc, ka tūlīt tur nāks gājējs virsū. Tas taču, es domāju, pilnīgi reāli. Un ja mēs pastamies pavisam futuristiski uz šīm lietām, tad kāpēc nevarētu būt izgaismots gājēju pārējais nevis no augšas, bet, teiksim, tikko gājējs pietuvojas un sensors iedarbojas un šī iemirgojas šī gājēju pārēja, kas autovadītājiem uzreiz pievērsīs uzmanību, tad tūlīt būs gājējs. Tas ir tāds futuristisks skats, bet es domāju, gan labs. Ančes kundze, vai jums ir idejas par mākslīgo intelektu? Jā, es gribēju papildināt to, ko jūs tikko teicāt par šīm gājēju pārējām. Un kaut kas līdzīgs jau ir Norvēģijā un Skandināvijas valstīs. Tā kā tā nav tik liela futuristiska lieta. Un šīs lietas, ko jūs minējāt, ļoti lielā mērā attiecināms arī uz piekļūstamību. Ja cilvēkam ir vāja redze, ja cilvēks neredz pustumsā un tā tālāk, tad katra gājēja pārēja ir nedaudz izaicinājums, pieņemot, ka mums aizvien vairāk ir elektroautomobīļu. Un jūs ziniet, kāda ir saistība ļoti vienkārša. Tad, ja es slikti redzu, es dzirdu, bet tad, ja brauc elektroautomobīlis, es nedzirdu, jo viņš ir ļoti, ļoti kluss. Un tādēļ mums šie visi modernie, gan mākslīgā intelekta risinājumi, gan dažādi citi ir jāizmanto aizvien vairāk un vairāk, lai drošība būtu ikvienam. Jo, kā jau es teicu, ja ir cilvēkiem ar invaliditāti, tad ir arī ikvienam. Un, protams, arī šie tehniskie līdzekļi katram cilvēkam kļūst aizvien pieejamāki, kas nozīmē, ka es varu staigāt neredzīgs pa ielu ar īpašu aplikāciju telefonā, bet tad jau uz ielas ir atskaites punkti, kur šī aplikācija redz kādu konkrētu vietu, lai es varētu atkal tālāk pārvietoties uz nākamo. Un arī tas vairs nav futuristiski. Par sabiedrības iesaisti Briškenkungs jau pieminēja par šiem video reģistratoriem mašīnās kā ideju. Kādas vēl ir iespējas mums kā sabiedrībai ikvienam iesaistīties, kas būtu tie risinājumi? Jo galu galā, piemēram,
teātrī nav paredzēts sots administratīvo pārkāpumu kodeksā par to, ka tu runās pa telefonu vai tev zvana signāls, bet mēs kaut kā esam vienojušies, ka mēs nepļāpājam pa telefonu izrādes laikā. Vai kā mēs varētu vienoties uz ceļa, jo tur mums, acīm redzami, sanāk sliktāk? Kam ir viedoklis? Viens virziens ir soda palielināšana un kontrole. Jau iepriekš, kad ceļu satiksmes likums bija vaļā, Saeimā tika lēmts par naudas soda palielinājumu tieši telefonu izmantošanai, bērnu sēdeklīšu neizmantošanai. Bet tā nav gluži sabiedrības iesaiste. Nē, šajā gadījumā ar dažādiem motivācijas līdzekļiem ir jāparāda tas, ka šāda veida rīcība ir ārkārtīgi bīstama. Es domāju, ir arī attiecīgi tad vai kampaņveidīgi vai kā citādi sabiedrība jāizglīto, ka tajā brīdī, kad jūs novēršaties un paskatāties telefonā, jūs iespējams pusstadionu garumā distanci veicat, faktiski nekontrolējot to, kas notiek uz ceļa. Jā, ja jums ir jauns moderns autiņš, varbūt viņš ieslēgs kaut kādas automātiskās bremzes vai pasignalizēs, ka priekšā ir šķērslis, bet ņemot vērā autoparku Latvijā, pārliecinoši lielākajai daļai šāda tehnoloģija vēl nav. Un šajā gadījumā tā korelācija. Savstarpēji vienoties? Es teiktu tā, ka droši vien būtu jāsāk ar bērniem, un tas, ko CSDD jau ilgus gadus mēģina panākt, ka tas ir izglītības skolās kā obligāta par satiksmes noteikumiem, par ceļu drošību, tas būtu obligāti. Un otra lieta, ka, ja mašīnā lielākoties brauc viens cilvēks, tur jau pat nav neviena, kam aizrādīt vai kaut kādā veidā tev teikt, to nedari. Tāpēc tas arī tāds ieteikums, ka tagad aizrādi kādam, tad nav jau kam to pateikt. Un labāk par visām tehnoloģijām, jebkurā gadījumā strādās fiziskā infrastruktūra. Pat ja cilvēks būs tajā telefonā iegrimis un viņam būs priekšā pacelta gāja pārēja, viņš vienreiz salauzīs savu amortizāciju un otrais viņš tā nedarīs. Jā. Tāpēc tas strādā vislabāk. Jo nevar būt vienmēr situācija, ka būs kontrola policija visos stūros, tas vienkārši nav iespējams. Tāpēc tā vidē ir jābūt tādai, pat ja kāds kļūdās vai ir ignorants, tad viņš vienkārši uzmanās. Vispirms tieši viņš pats? Tieši tā. Nevis mazaizsargāt ceļu satiksmes dalībnieks. Namīts kundze? Noteikti piekrīt teiktajiem par bērniem. Tas ir īpaši svarīgi, un to arī pierāda pasaules prakse, kad šī satiksmes drošības audzināšana sākās jau no bērndārza, jau no vismazākā bērna, kurš dodās uz skolu un uz savu šo izglītības iestādi, kur ir dažādi pasākumi, kā veicināt šo izpratni par satiksmi. Bet nevar noliekt, ka īpaši svarīgi ir komunikācijas loma visās sfērās, un, protams, tas ir attiecināms arī uz satiksmes drošību. Un par jebkuru projektu, par jebkurām izmaiņām tās ir jācenšas izskaidrot, kāpēc tās tiek veiktas, lai neradītu to pretreakciju un pamazām veidot to domu un izpratni, ka tas viss tiek darīts sabiedrības labā, nevis kāds grib īpaši kāda nodarīt pāri vai kādai sabiedrības grupai. Tā kā es teiktu, ka īpaši jāpievērš uzmanību komunikācijai. Pašvaldībām ir kādi piemēri par sabiedrības iesaisti? Jā, es domāju, ka viens no būtiskākajām lietām ir tieši izpratne par to, ko tas nozīmē lietot telefonu. Un es domāju, ka lielākā daļa klātesošo piekritīs, ka runāšana par telefonu nav tas trakākais, kas notiek uz ceļa. Trakākais ir, ja mēs sākam pētīt aplikācijas pie stūres. Un tas ir apmēram tāpat kā gadus 15 atpakaļ sprādzēties automašīnā nebija stilīgi. Tagad tas ir ļoti stilīgi. Visi sprādzējamies, jo mēs zinām, ka tas ir pareizi. Un tas ir panākt zināmā mērā arī ar reklāmu, ka mēs parādam, kas notiek, ja tu nesprādzējies. Es aicinātu mēdījus un kopā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju pievērst uzmanību reklāmai, kas notiek, ja mēs skatāmies, ja mēs šo telefonu paņemam, kas tad notiek, kādas ir traģiskas sekas un tā tālāk, un mēģinām sabiedrības izpratni mainīt caur to, jo pareizi, kā teica Brikšana kungs, kad nav jau visiem tās viedās ierīces un tās viedās automašīnas tik foršas, ka mēs to varam mierīgi darīt un nezaudējot modrības ceļa. Līdz ar to, jā. Es domāju, ka tādā veidā, ka mēģinam klauvēt pie sabiedrības sirdsapziņas apmēram un apstāties, tas nekur nepie kā labi nenovedīs. Jā, paldies. Kausniekungs? Jā, šī problēma laikam ne tikai pie mums, arī visā Latvijā ir tomēr tas, lai, manuprāt, ir audzināšanas jautājums tomēr,
Un, laikam, šī sabiedrība tomēr ir bez sodiem neiztikt, kas saka, burkānu princips, laikam, vēl pašlaik nestrādāt, kā būtu, piemēram, mazāk ceļu nodoklis jāmaksā, kas, bet, teiksim, vairākas gadus varbūt iet bez sodpunktiem un tāds, bet, laikam, šī sabiedrība ir jāaudzina, vēlreiz jāaudzina. Ančes kundze, jūsuprāt, sots vai audzināšana? Manuprāt, vairāk audzināšana. Un, manuprāt, vairāk iesaista tas, ko tieši jūs runājāt, jo man šķiet, ka lielākais spēks ir paši cilvēki. Un tad, ja mēs reģionos iesaistām vietējās nevalstiskās organizācijas, tad, ja mēs runājām ar invaliditāti organizācijām, tad, ja mēs stāstam, cik tas ir svarīgi, ne tikai pa televizoru, kas, protams, ir ļoti labi, bet, kā jūs zināt, šobrīd visiem jau gandrīz televīzijā podziņi, ar ko reklāmu var pārtīt, tad daudz vērtīgāk ir tiešā saruna ar cilvēku. Un tiešā saruna ar cilvēku var notikt tikai vietējā kopienā, tu nevar Rīgas jāaiziet un kliegt retālu. Bet runājot ar organizācijām, runājot ar cilvēkiem un stāstot šīs lietas tādā veidā. Par izglītošanu, par izglītību, par sākšanu ar pašiem mazākajiem gadiem jau tiek spriests par to, ka arī satiksmes drošībai, vismaz satiksmes noteikumiem būtu jābūt arī skolu programmās. Vai mēs valstiski varam kaut kā noregulēt šo jautājumu, vai mums ir idejas un risinājumi, Briškana kungs? Es to noteikti atbalstītu. Es pilnīgi piekrītu tam, ka izglītošana sākās jau no bērna kājas. Pats esmu 2 bērnu tēvs. Vecākais dēls, principā jau kļūst par pilnvērtīgu satiksmes dalībnieku, kam ir jābūt gan ceļu, gan dzelzceļa tūmā, gan transporta līdzeklī ārpus tā, un attiecīgi es redzu, ko nozīmē, kādu ietekmi rada tas, ja mazam bērnam paskaidro šos pamatprincipus. Varbūt vēl pirms tas tiek formāli izdarīts jau skolā kādas programmas ietvaros. Tas ir viens. Otrs ir tas, pie kā CSDD jau šobrīd strādā, arī tajā brīdī, kad jaunais vadītājs mēģina nokārtot eksāmenu, lai tas nebūtu vismaz teorijas daļā, lai tā nebūtu vienkārši tāda iekalšana. Tāpēc šobrīd jau ir mazliet radošāka pieeja. Es atbalstu arī to, ka daudz aktīvāk arī jauniešiem ir jāiegūst velosipēdistu tiesības, jo tas ir tas pirmais brīdis, kad viņi formāli saskarās tādā strukturētā veidā ar ceļu satiksmes noteikumiem, un jo ātrāk viņi to izdara, jo pēc tam potenciāli viņi varbūt arī atbildīgāki vadītāji pie satiksmei bīstamākiem transporta līdzekļiem automašīnai. Tā kā šis es piekrītu visos līmeņos, no maza bērna kājas līdz pirmskolas iestādēm jau kaut kādiem kursiem, arī CSDD ir bijušas daudz un dažādas kampaņas, kur kopā ar ceļu policistiem vēl savulaik iet uz skolām un bērniem skaidro šos pamatprincipus, un tālāk jau arī šis formālais vadītāja tiesību iegūšanas process, kur tiek nostiprināts vai iegūt šīs zināšanas. Pirms mēs pārējām pie piekļūstamības sadaļas vēl par šo jauno vērtēšanas kritēriju satiksmes drošības indeksā par mikromobilitāti. Un, diemžēl jau izskanēja arī informācija par to, ka tieši šī satiksmes dalībnieku grupa iekļūst negadījumos, pat nav būtiski izraisa vai iekļūst, bet viņi ir cietušo vidū, viņi ir bojāgājušo vidū. Ir skaidrs, ka šie rīki ir ērti, lieliski un noderīgi, un viņi ir uz palikšanu. Vienalga uz cik riteņiem un vienalga, kā mēs viņus saucam, bet viņi ir, un viņi cilvēkiem ir derīgi. Tostarp popularizējot arī braukšanu ar velosipēdiem, arī šo cilvēku kļūst vairāk, bet skaidrs, ka cilvēks uz jebkura šī mikromobilitātes rīka un cilvēks uz velosipēda ir mazāk aizsargāts satiksmē nekā cilvēks automašīnā un vairāk apdraudēts nekā cilvēks, kurš iet ar kājām. Kā mēs šo grupu iekļausim satiksmē, kā mēs viņus, kā mēs nodrošināsim viņu drošību un galā pavisam merkantīli tā, lai viņi mums nesabojā to statistiku? Ir kādi risinājumi? Es laikam sākšu ar to pašu veco dziesmu par infrastruktūru. Tad droši ir tad, ja tu vari braukt ar visu ģimeni. Man ir 3 bērni, un droši ir tad, ja viņi arī paši var braukt, nevis man viņi ir kaut kā jāved, un es viņus varu palaist arī vienus kaut kur aizbraukt. Un tajās vietās, kur tā infrastruktūra ir pareizi izveidota, tur man nav nekādu bažu, bet tur, kur nav, tur nekādas kampaņas nepalīdzēs. Tad tas ir nevis negadījums, kas notiek, bet tā ir likumsakarība, kura vienkārši vienā brīdī nostrādā. Ja ir bīstams krustojums, ja, piemēram, piebrauktuvēm ietve nav vienā līmenī, bet automašīnām ir fiziski priekšroka, pēc likuma nē, bet būtībā autovadītājs braucot, viņam liekas, ka viņš var braukt. Tad mēs redzam tādu vidi, kurā tā statistika tāda arī būs.
Un tur nekas labāks nevar būt. Tad mēs varam tikai cerēt katru gadu, ka nākamgad būs labāk. Un arī šodien diskusijas sākumā es dzirdēju, ka tad pagājušajā gadā bija ļoti slikti, bet pirms tam bija tikai 118 bojā gājušie tikai. Ko nozīmē tikai? Vai pat viens bojā gājušais ir maz? Man tā neliekās. Tā kā vienkārši jāmaina tā attieksme par to, kas ir statistika, ko nozīmē šie skaitļi. Tie nav kaut kādi cipari kaut kur atskaities, tie ir reāli cilvēki. Tie būtu mūsu bērni, mūsu vecāki, mēs paši. Tā kā vienkārši jāskatās nedaudz tomēr cilvēcīgāk uz tām lietām. Bez infrastruktūras vēl kādi risinājumi? Manuprāt, drošība nekad nesastāv tikai no vienas sastāvdaļas. Skaidrs, ka tas ir komplekss risinājums, tāpat kā mēs jau runājām, visas iepriekš šeit minētās lietas, kam ir jāmainās gan attieksmei, gan infrastruktūrai, gan domāšanas veidam. Bet es teiktu, protams, arī tā paša ķiveru lietošana, kas ir diskutabls jautājums un par ko ir bijuši daudz diskusijas, arī tas jau nāk no pašas sabiedrības. Protams, ja mēs runājam par Nīderlandi, tur šis obligātums nebūs vajadzīgs. Varbūt, ka mums viņš kaut kādā brīdī ir vajadzīgs. Man viens paziņa ļoti labu teikumu teica, ka ķiveri ir jāvelk tikai svarīgiem bērniem. Tā kā katram tā pašam savā atbildība tomēr arī ir jāveicina un izpratne. Tas atkal ir komunikācijas jautājums, daudz ko skaidrot gan par riskiem, gan, protams, arī to, kā sev var pasargāt. Jā, Priškina kungs. Pavisam īsti piebildi. Šie mikromobilitātes rīku uzņēmumi, viņi jau ļoti labi arī apzinās, ka ceļu satiksmes drošība faktiski viņiem ir eksistenciāls jautājums. Jo, ja būs negadījumi gan ciešot pašam šim lietotājam, gan kādam citam, tad tas sabiedrības spiediens uz šiem mikromobilitātes rīkiem pieaugs. Līdz ar to mums arī sadarbojamies ar šiem uzņēmumiem. Viens, tāds konkrēts piemērs ir aplikācijā iestrādāt reakcijas testi pirms mikromobilitātes rīka izmantošanas, piemēram, reibumu kontrolē. Šajā gadījumā, diemžēl, arī šāda veida precedenti mums veidojās, nemaz nerunājot par to, ka nereti šie mikromobilitātes rīki netiek izmantoti, tiek izmantot uz gājēju ietves, apdraudot gan sevi, gan citus. Bet tā labā ziņa ir tāda, ka uzņēmumi ir pietiekami sociāli atbildīgi, lai saprastu, ka tas ir viņu uzņēmējdarbības faktiski tāds higienas faktors. Bez tā nevar, jo tad mēs kā sabiedrība pieprasīsim ierobežojumus šāda veida mobilitātei. Šaicānkungs? Jā, ar to mikromobilitāti ir tā, ka mūsu novadā šī mikromobilitāte ienāk no ārzemēm, jo nav noslēpums, mums ir tiešā robeža ar pilsētu Valgu, un šobrīd Valgā tas tiek, attīstīts šīs pakalpojums. Un es domāju, ka šeit mēs varētu nolikt paralēlis ar kādreiz skolā ļoti populārām sacensībām drošās braukšanas skola, kas ar velosipēdiem sacensības, kā braukt dažādas šķēršļus un tā tālāk. Un arī mūsu lauku skola, Ērģemes skola Latvijā ir zināma šajā jomā, tur ļoti populāri bija. Es domāju, ka izglītība šeit, ka mums ir jāmāca tie jaunieši, kā tad ir jāuzvedās uz ielas, jo paši zinām, kā ir, kad jauns, tad liekas viss vienkārši, un viņam vienkārši palīdzēt. Es domāju, izglītība šeit būtu ļoti būtiska. Un tas arī neprasa ļoti liels ieguldījums, salīdzinot ar infrastruktūras pārmaiņām. Jā, jāpiebilst, ka infrastruktūra tomēr ir pats svarīgākais pilsētās, jo tā moda tomēr mainās, un daudz cenšas pārkāpt no automašīnām uz velosipēdiem. Tas ir gan ērtāk braukt, gan varbūt lētāk vienam otram tas ir, gan veselība, tomēr cilvēks sāk domāt pēdējā laikā. Un tā kā pašvaldībām ir ļoti liels uzsvars, uz to, lai sakārtot infrastruktūru, Un, protams, kur to sakārtot un kā sakārtot, ir ļoti būtiski iesaistīts ir pašvaldības iedzīvotājs. Mums Ventspilī ļoti aktīvi iedzīvotāji ir. Mums vairāk portāli, kur cilvēki tiešām raksta un ierosinājumu. Es nebaidīšos teikt, ka mums nedēļā mēram 5-6 ierosinājumi nāk, kas mums jāizvērtē. Mums speciāli tā darba grupa, kas vērtē šāds ierosinājums. Un cik mēs tā budžeta iespējams spējam izdarīt to, tas ir, cenšamies arī to visu izdarīt. Jā. Ančes kundze, jūsu organizācijas viedoklis par šiem mikromobilitātes rīkiem? No vienas puses, jā, protams, ļoti ērti un cilvēkiem ļoti ērti izmantojams, bet, protams, ja mēs runājam tieši no mūsu skatu punkta, diezgan bīstami cilvēkiem ar invaliditāti. Jo tajā brīdī, kad tu esi ratiņkrēslā un tev piepaši ap stūri drāžas virsū, kāds ir grūti palikt malā.
tajā brīdī, ja tu slikti redzi, ir grūti palikt mājā, jo tu vienkārši neredzi. Un tas rada tādu diezgan bīstamu situāciju, tāpēc no mūsu skatu punktu pirmkārt ir ļoti svarīgi sakārtot lietas, lai ir skaidri, kur tad iet cilvēki un tie cilvēki, kuriem ir arī dažādi veidi traucējumi, un kur atrodas cilvēki ar skrējritiņiem un elektriskajiem skrējritiņiem, un, kā jūs teicāt, ar dažādu ritiņu daudzumu. Un mēs arī, protams, redzam, ka ļoti būtiska nozīme ir izglītībai. Jo tajā brīdī, kad tu bērnam, kurš ir traks un jautrs un visādi citādi grib jautri pavadīt laiku, ka tu spēj viņam pastāstīt, ka tas ir bīstami gan tev, bet ne tikai tev, bet arī daudziem citiem cilvēkiem, man liekas, tas varētu daudz ko mainīt. Un skolai tas būtu jādara. Jā, man viena ātra piebilde par datiem. Čakielā, kad savulaik bija velo joslas divos virzienos, tad mēs tieši skaitījām vairākas dienas tad tos cilvēkus, kas brauc pa ietvēm, apdraudot gājējus arī un citus, ja, kas tur pārvietojās. Tad tur bija pa 6 līdz 8% tādu, kas to dara, un daļa bija tāda, kas vienkārši aizbrauc līdz krustojumam. Nu, ko var saprast. Pēc tam, kad velo joslu vienā pusē novāc, tādu jau bija 70%. Tā kā šī gadījumā pilnīgi acīm redzami, tie cilvēki nebrauc tāpēc, ka viņiem patīk braukt pa ietvi. Un vēl viena dati, ja mēs skatāmies, cik daudz mazaizsargātie gājēji un mazaizsargātie dalībnieki iet bojā, un kāpēc lielākoties viņus notriec automašīnas uz gāju pārējām vai ejot pāri pat pa zaļo gaismu, ja, teiksim, pilsētās. Tad vienkārši jāskatās, vai nav tā, ka mēs tajā trauku veiklā nepamanam ziloni. Mēs skatāmies tagad, kādas vēl vestes piedāvāt gājējiem, kādas ķiveres velosipēdistiem. Bērniem, protams, tas ir svarīgi, tur es Dambītas kundzei piekrītu. Bet mums ir jāskatās, kas ir tomēr tas, kas izraisa lielākoties tos bojā gājušos un traumas. Un tā ir autosatiksme. Tad šo neatrisinot, tad nepadarot drošu, mēs to nevarēsim statistiku nekādā veidā uzlabot, teiksim, novācot kaut kādus skūterus vai velo braucējus no pilsētām. Tā mēs cīnāmies ar sekām, nevis ar cēloņiem. Tātad infrastruktūra un izglītība. Kā ir ar atbildību? Mums jau ir skrējriteņu reģistrācija vai ir paredzēts vēl kaut kas? Es jau minēju par šiem tagad izmainītajiem testiem, teorijas testiem, iegūstot vadītāju tiesības. Tas ir pilnīgi skaidrs. Tad mēs, protams, runājam arī par sodu politiku, attiecīgi, lai atbildību nostiprinātu. Mēs runājam arī par soda punktiem, šajā sagatavotajā ministra kabinetā, jau iesniegtajā, vai vismaz saskaņošanā iesniegtajā paketē, tur ir visi šie parametri. Arī skūteriem un velosipēdiem? Vairākas jautājumas mēs atrisinājām jau iepriekš, kad ceļu satiksmes likums bija vaļā, tā skaitā mikromobilitātes definīcija, skaidrs, ka tur ir vēl atsevišķas lietas, kas ir iztrūkstošas, tās tiek šobrīd virzītas, šobrīd kā reiz ir ceļu satiksmes likums vaļā Saeimā, Saeima tūlītās atgriezīsies uz rudens sesiju, tad faktiski uzreiz sāksim viņas arī skatīt. Jā, protams, bija šis ārkārtīgi sāpīgais jautājums, vai, teiksim, polarizējušais jautājums par ķiveru lietojumu vai par gadu, teiksim, vecumu samazināšanu līdz 16, teiksim tā. Latvijas pašreizējā situācija, un šeit es ļoti piekrītu argumentam par to, ka Nīderlandē, Dānijā, Zviedrijā, tur mazliet citi, tur, protams, ir šī piedodošā infrastruktūra, tiecīgi nodalīta infrastruktūra, tur ir gadu desmitiem ilgas tradīcijas, tā skaitā vadītājiem respektējot velo ceļus, protams, arī veidojot šo infrastruktūru tā, lai pēc iespējas mazāk trajektorijas krustotos. Latvijā mēs esam gaismas gada attālumā no šāda veida infrastruktūras. Un tāpēc man arī gribētos, lai mums būtu 3 reizes lielāks autoceļu budžets, un mēs varētu patiešām apmierināt visas vajadzības, tā skaitā gājēju un velo ceļu infrastruktūras būvniecībā, bet šobrīd pie ierobežotiem investīciju līdzekļiem mēs nevaram likt visu kārti tikai uz infrastruktūru. Mums ir jādomā arī kā citādā veidā, vienalga tiem pašām digitālajiem rīkiem ar kontroli, ar kampaņām un sabiedrības izglītošanu. Jāstrādā visos virzienos. Viens komentārs par skaitļiem tieši par konkrēti. Pat izskanēja ziņas, ka ir sodīta 500 bērni, jaunieši, kuri nav izmantojuši ķiveres. Un tad sots ir, mēs tur pareiķinājām 50 eiro par to katru gadījumu. Tad pagājuši, kad es dzīvoju Teikā, tur notrieca vienam manam kaimiņam dēlu uz gāju pārējais, un autovadītājs saņēma sodu 25 eiro. Un šādi gadījumi ir vairāk, tad tas ir praksi 25-30 eiro ir par gāju notriekšanu uz ietves, jā. Un tajā pašā laikā, ir
par ķiveres nelietošanu 50 eiro. Tad atkal mēs mēģinām risināt šo problēmu. Es piekrītu, jābūt atbildībai, bet jāskatās ir samērīgi, kas rada lielāku apdraudējumu un vai tas ir adekvāti. Ja? Tad ir dažreiz sajūta, ka mēs tā kā mēģinām politiski mērīt to sabiedrības reakciju, un ņemot vērā, ka liela daļa brauc ar auto, mēs cenšamies pārāk to sabiedrības daļu nekaitināt ar kaut kādiem sodiem vai kaut kādu reakciju. Liels paldies, protams, satiksmes ministrijai, kur tagad to situāciju mēģina mainīt, tas nav viegli, un Saeimā ļoti liela pretestība ir visām šīm izmaiņām, teiksim, par kaut kādām sodu pārmaiņām, diemžēl. Jo, kas ir viena lieta no psiholoģijas viedokļa, jāsaprot, ka lielākā daļa cilvēku domā tā, ar mani tas nenotiks. Tā kā viss šī audzināšana, padomāsim par to, ko jūs notrieksiet, kā viņi jutīsies, man pie kājas. Es braucu, jo es kavēju uz skolu, man ir, māma slima mājās, man tur vēl kaut kas, un man ir viena alga. Jo ar mani tas nenotiks. Un ja tu sēdi mašīnā, jo vairāk, ar tevi tiešām nekas nenotiks, tāpēc, ka tev apkārt ir dzelži. Un ja arī tu uzbrauksi gājējiem, tad samaksās 25 eiro. Sliktākā gadījumā būs varbūt kaut kāda nauda par ārstēšanu, ko izmaksās apdrošinātājs. Diemžēl tā. Mazliet, teiksim, par to politisko popularitāti, ja tā var teikt. Viena no lietām, ko es ļoti ātri konstatēju, stājoties amatā, ir, ka ceļu satiksmes drošības šajā kopienā ir ārkārtīgi daudz labu ideju visos līmeņos, gan attiecībā uz infrastruktūras kontroli, uz godīgu, taisnīgu sodu politiku, uz digitāliem instrumentiem, kuriem iepriekš šīm idejām nav bijusi nekāda politiska atbalsta. Un tāpēc es esmu apņēmies šo kā daļu no savas misijas. Es šeit negūstu nekādas popularitātes punktus tieši pretēji. Daudzas no šīm lietām, ko mēs virzam, ir ārkārtīgi politiski nepopulāras, bet man tas neinteresē. Man vairāk interesē, lai Latvija izrautos beidzot no tā lejas gala. Jā, diemžēl, es, protams, gribētu, kā jau es minēju, 3x lielāku budžetu, un tad skaidrs ar šādu rocību mēs varētu arī infrastruktūras jautājumu atrisināt. Bet ir ļoti daudz idejas, daudzas no kurām mēs šajā vīzija 2027 programmā esam ietvēruši, kas nāk no dažādām organizācijām. Mums ceļu satiksmes drošības padomē, protams, ir visas atbildīgās ministrijas, valsts policija, glābšanas dienesti, pašvaldību pārstāvi, bet mums arī nevaldības organizācijas, sākot no Sustento, pilsētu cilvēkiem, Gudrās ielas, automotobiedrība, apdrošinātāji, visas šīs sistēmas, svarīgās organizācijas, kam ir tieši ļoti dziļi kompetenci šajos jautājumos. Un šobrīd es uzskatu, ka ir šis politiskais iespēja loks arī Saeimā sniedzot principā nepopulārs piedāvājums par to, lai, piemēram, mēs palielinātu vai ieviest naudas sodu šim ātruma pārkāpumam līdz 10 km, kur mēs esam viena no retajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kam tāda nav. Šeit es nenāku viens ar šo ideju. Mēs nākam vesela komanda, un es ceru, ka mēs pārliecināsim arī citus politiķus par to, ka tas ir ieguldījums mūsu visu drošībā. Diskusijas noslēgumā vēl par šo piekļūstamības sadaļu. Ančus kundze, kaut vai piemērs šeit, kā jums izdevās nokļūt motormuzejā? Bija ērti vai ir kaut kādas grūtības? Šeit, es domāju, ir ok, bet es domāju, ka šajā reizē mēs vairāk runājam nevis par šo ēku piekļūstamību, kas, diemžēl, neatiecas uz satiksmes ministriju. Diemžēl, es saku tāpēc, ka varbūt šeit kaut ko varētu beidzot izbīdīt. Bet bet mēs vairāk runājam par piekļūstamību, kas ir uz ceļiem. Mēs vairāk runājam par to, kas ir uz pārējām. Mēs vairāk runājam par to, kāda veida ir šīs pārējas, kāda veida ir ielas, lai cilvēkiem būtu ērti un labi lietot. Un tad, ja jūs man jautājat, vai tas ir labi vai slikti, tad man ir diezgan grūti atbildēt, jo jā, no vienas puses tas ir ļoti labi, tāpēc, ka mēs pirmkārt lietojam Eiropas fondus, un Eiropas fondi, protams, nosaka, ka nevar veidot jaunas barjeras par Eiropas naudu, bet no otras puses ir diezgan dīvaina situācija. Mums Latvijā nav vienotu standartu par to, kas ir piekļūstamība. Un es jums varu pastāstīt tādu super vienkāršu piemēru, mēs tikko arī ar kolēģi par to runājām. Ir šie luksafori, kur jānospiež poga, lai pāriet pāri ielai. Luksaforiem pogas ir ļoti dažādās vietās. Mums nav vienota standarta, kur ir tā poga ar brēli rakstu neredzīgam cilvēkam. Katrā pilsētā, es domāju, vēl kā Ventspilī Rīgā, tā poga ir citā vietā. Tad iedomājieties, kas notiek, ja neredzīgam cilvēkam ir jāaptaust to stabu no visām pusēm, katrā pilsētā savādāk. Un piedodiet, Rīgā katrā vietā savādāk, jo mums nav standartu. Mēs sakām, pogi ir un forši, kur viņi ir, Dievs to zina.
Mums nav standartu par to, kā veidot uz vienas ietves velojoslu. Kādai ir jābūt tai velojoslai un kādai ir jābūt tai joslai, kas ir gājējiem. Kāds uzzīmē sarkanu svītriņu un saka, labi. Vai neredzīgs cilvēks redz sarkanu svītriņu? Nē. Vai viņš viņu var sataustīt? Nē. Kāds uztaisa raibu trotuāru un saka, redz, cik brīnišķīgi ietve ir iezīmēta. Vai tas ir labi? Pajautājiet vairdzīgiem cilvēkiem, un viņi teiks, nē, man mirgos acīs un sākas migrēna, tādēļ, ka man ir redzes traucējumi. Un šādu lietu ir ļoti, ļoti daudz, un tas ir jautājums, par ko droši vien ir jāsāk runāt. Un droši vien, ka mēs nevaram izmainīt to, kas ir uztaisīts, bet man tik ļoti gribētos, lai mēs beidzot sāktu domāt par to, kā lietas darīt vienādi vismaz Latvijā vai vismaz vienā pilsētā. Un tā aizvien ir problēma. Jo mēs jau parasti par piekļūstamību runājot, faktiski cilvēkam tas aprobežojas ar slīpumu nobraucot un slīpumu uzbraucot, bet kā jūs minējāt, šīs pogas, šī informācija, šie marķējumi ir daudzas lietas, kuras vienkārši neienāk prātā. Man gribas teikt, es varbūt papildināšu, ka tad, ja jums ir labs projektētājs, man ļoti gribētos cerēt, ka viņam ienāk prātā, ja precīzāk, ka viņam kāds to ir mācījis. Gribētos cerēt. Gribētos cerēt, jo godīgi skatoties aizvien, kā šobrīd māca arhitektus, manā cerība ir tāda, diezgan maza, jo vēl aizvien viņiem šī informācija par piekļūstamību ir it kā ietverta kopējo lekciju skaitā, nav atsevišķu nodarbību. Un tas parasti beidzas ar to, ka ja kādām pasniedzējiem šķiet, ka ir svarīgi to pieminēt, viņš to dara, bet tad, ja viņam šķiet, ka varbūt tas tak nav tik svarīgi, tad viņš to vienkārši arī izlaiž. Un tur mēs beigās nonākam tur, kur mēs esam. Vai pašvaldībām ir skaidrs, ka ar labiem nodomiem nenonāk tur, kur parasti? Jā, šeit mums ir tāds labs piemērs. Jebkuru objektu mēs Ventspilī būvējam, mums ir sadarbība ar Apeironu, mēs uzaicinām viņus un viņi apsaka objektu. Un ļoti bieži ir, tādi lēti un praktiski padomi, kas nemaksā lielu naudu, ko varētu izdarīt, un mēs arī izdarām to, un faktiski tas ir pie objektu nodošanas, tas ir diezgan būtiski, arī Būvniecības kontroles birojas vērtē šāda sadarbība. Un arī pa pilsētas objektiem, ne tikai pie ēkām, arī šāds mums apsekojums ir veikts no Apeirona puses, kas gadus 7 atpakaļ jau viņi ierosināja, kas pilsētā būs jāveic, un vesela virkna darbiem bija. Un pieminētās ratiņu nobrauktos, ka mēs jau faktiski gadus 7 pārbūvējam visu, jo kādreiz normatīvs pareizēja 4 cm, tagad mēs visur pārtaisam par, saucamās pa nulītēm. Un arī mums ir viens objekts tagad, kas ir procesā, tas ir tāds veloparks, tas pumptraks saucamais tāds. Pat tur mēs pieaicinājām Apeironu, kas sniedz mums ierosinājums, kā viņi apmeklēt parku, kā apmeklētājiem. Un arī šeit ir virkni ierosinājumu, ko ierosināja, kā bruģeraksts likt, tur stāv krēslas jāuzliek. Šādi elementi, it kā liekas elementārs lietiņas, bet, es domāju, iesadarbojas tieši šādām organizācijām, kas šo vislabāk redz. Valkā ir kādi piemēri? Jā, es esmu saskāries savā darbā ar tādu skatījumu šo mobilitātes problēmu un šo piekļuvi no tāda skata punkta, ka mums jau liekas, tā ir tāda kā ekstra, bet šiem cilvēkiem, kam to vajag, tā nav ekstra, tā ir absolūtā nepieciešamība. Un mums, manuprāt, ir jāskatās no šā skata punkta, ka tā tiešām ir nepieciešamība. Jo sāk šis cilvēks nevar neko. Kaut kā tā. Grēķikungs? Jā, Ančs kundzei es pilnīgi piekrītu par tām studijām, jā, tad tieši tā kādi tie speciālisti, kas studē, otrkārt arī tie cilvēki, kas projektē, kas pasūta tos projektus, būtu tikai normāli, ka viņi paši iekāp tajā ratiņkrēslā, uzkāpt uz velosipēdu un izbraukt to projektu. Nevis tikai vienkārši tur atskaitītos, ka tas ir izdarīts un sarkanā lentīte un tā tālāk. Un vēl viena lieta, ko mēs labi redzam arī, piemēram, Rīgā, tas ir budžets. Jā. Ja mēs redzam, ka no pilsētas infrastruktūrai paredzētā budžeta mazāk kā 1% ir velo un ietvēm vispār tikpat kā nekas, tad, braucot arī šeit no Teigas pa Biķernieku ielu, cauri mežam, mēs redzam skaisti būs līdz gluda jauka brauktuve, kur reiz braukt 70 plus 20, tātad uz 90. Tā pašā laikā ietves netiek mainīts vispār, tur viss ir bedrēs un briesmīgi, jo prioritātes tātad ir ātrāka auto satiksme, tātad ātrāk iespēja braukt ar auto. Un gāja var pagaidīt.
Viņi jau iet tā 20, 30 gadus pa to iet, viņi arī turpināt vēl uz priekšu. Tad lielā mērā tas ir arī mūsu rokās, tad ietekmēt to arī vēlēšanās, kad ir pašvaldība vēlēšanas, ejiet deputātiem, prasiet viņiem, kā viņi to redz, kāda tā pilsēta būs, ja? Jo nekāda brīduma nenotiks, pats no sevis labāk nekāda tā lieta nepaliks. Tāpēc liels paldies pašvaldībām, kas piedalās, kam tas interesē, kam tas tiešām rūp, un cilvēkiem ieteikt pašiem aktīvi sekot līdz tam, kas notiek pilsētā. Jūsu vietā neviens to nedarīs. Briškenkungs. Šeit ir ļoti arī skaidrs paralēlis ar to, ko mēs tikko runājam par ceļu satiksmes drošību, ka, teiksim, tā sabiedrības izpratnes un zināšanu veidošana, tā arī ir mūsu kopīga atbildība. Jo šie piekļūstamības jautājumi, kuri Ziemeļvalstīs ir paši par sevi saprotam, kā aksioma, no projektēšanas līmeņa līdz jebkāda veida uzlabojumiem. Transporta nozarē, protams, ka tas ir gan infrastruktūras līmenis, gan transporta līdzekļu līmenis. Un tāpēc Ančas kundzes jau pieminētā, viņas arī vadītā, mūsu jaunizveidotā šī mobilitātes vienlīdzības un piekļūstamības padome, kas arī apkopo organizācijas, kas pārstāv cilvēkus ar dažādiem funkcionāliem vai garīgiem traucējumiem, viņi ir viskompetentākie cilvēki, kas tad attiecīgi var palīdzēt mums rosināt dažādas uzlabojumus. Un ir ļoti arī praktiskas lietas. Piemēram, mēs strādājam pie šī iepriekš, diemžēl, specifikācijā aizmirstā risinājuma Škodas vilcienos, kur mums gan veloturētāji netika ielikt, gan arī adekvāta telpa priekš, piemēram, cilvēkiem ratiņkrēslos, bet ne tikai. Tad mēs runājam par staciju pieejamību. Skaidrs, kad augstie peroni mums daudz kur vēl nav, bet tur, kur viņi ir, mēs redzam, ka tas ir būtisks uzlabojums. Pilnīgi citi piekļuvas slīpumi, ribjoslas, skaņu signāli, marķējums, teiksim, tajā infrastruktūras daļā, tas jau ir būtisks solis uz priekšu. Un piekļūstamības padome arī strādā pie tā, lai tajos risinājumos, tajās stacijās, kur vēl nav paaugstinātie paroni, lai tur vismaz pagaidu risinājumu būtu cilvēkam pieejami. Un tad, protams, arī runāt par pašu transporta līdzekli. Tie ir gan vilcieni, gan sabiedriskais autobus, gan taksometri, nodrošināt, lai visi šie transporta līdzekļi būtu pieejami. Jo es pilnīgi pievienojos tam, ko kolēģis no Valkas teica, tā ir kritiska cilvēka dzīves autonomijas sastāvdaļa. Tāpēc jau varbūt liekas, ka mēs neredzam cilvēkus ratiņkrēslos vai cilvēkus ar citiem funkcionāliem vai garīgiem traucējumiem uz ielām, tā kā mēs to redzam Ziemeļvalstīs, bet tas ir tāpēc, ka šiem cilvēkiem ir pilnīgi cita infrastruktūra šajās valstīs. Es uzskatu, ka tas ir arī mans pienākums, domājot par investīcijām un transporta nozares attīstību, gan infrastruktūras, gan pārvadājumu līmenī, šo likt kā neatņemam faktoru, kā vienu no pamatfaktoriem, kā jau Ančas kundze arī akcentēja. Ja mēs izveidojam infrastruktūru, kas ir derīga cilvēkam ratiņkrēslā vai cilvēkiem redzes dzirdes ierobežojumiem, tad tā derēs arī visiem, kuriem nav šāda veida ierobežojumi. Tamīts kundze, vai ceļu drošības auditu varētu papildināt ar piekļūstamības auditu? Ceļu drošības audita pētāmā vai analizējumās lietas ir noteiktas jau Eiropas līmenī, tur gan tie piekļūstamības jautājumi tik tiešā mērā netiek skatīti, bet noteikti mēs tam pievēršam uzmanību un aizvien vairāk. Bet kontekstā tieši par infrastruktūru un piekļūstamību man laikam būtu jāsaka, ka tā galvenā svira un rīks ir lēmumu pieņēmēja rokās. Šajā gadījumā tiešākais lēmumu pieņēmējs ir ceļa īpašnieks, tātad pašvaldības pārstāv tie, kuri raksta projektēšanas uzdevumu un saskaņo projektu. Šajā līmenī ir jābūt izpratnei un vēlmei risināt šo jautājumu, un savukārt projekta autoram ir jābūt arī izpratnei un zināšanām piedāvāt kvalitatīvus risinājumus. Tā kā es teiktu, vairāk par to ir jārunā, jānorāda uz to, kā tas ir darāms, jākomunicē pašvaldībām savā starpā, jādalās ar labiem piemēriem veiksmīgiem, jānonāk pie tā, kas ir pieņemams visiem, un varbūt pēc tam arī tas ir jau kaut kādās obligātos normatīvos jāierakst jau vienots risinājums. Ančas kundze, mums ir daudz darba priekšā, vai vienots standarts ir tas, kas atrisinās visu? Nē, visu noteikti neatrisinās. Un droši vien, kā Dambīts kundze tikko teica, kad ir vairāki šie posmi vai vairāki līmeņi, par ko mēs varam runāt, un vienots standarts ir viens no tiem, manuprāt, ļoti svarīgs, bet ko dod standarts, ja viņi neievēro? Vai ko dod standarts, ja tu nemāki viņu ievērot? Vai ko dod standarts, ja atbildi ir, mums nav naudas, kas ir ļoti, ļoti bieži atbildi pašvaldībās. Un tad katru reizi ir svarīgi droši vien šī izpratne un izpratne par vairākiem jautājumiem. Pirmais par to, kā jau minēja gan Briškena kungs, gan arī Valkas pašvaldība, kad šī ir autonomija,
kas palīdz cilvēkam būt neatkarīgam. Un, protams, mēs Latvijā ļoti bieži sadalām maciņus, aplūkojam tikai to kabatu, kurā ir mans maciņš, un ļoti reti palūkājamies uz citu kabatu, kurā savā maciņā kaut ko patērējot, mēs kādā citā maciņā ietaupām. Vismaz valsts līmenī parasti tā nenotiek. Varbūt pašvaldībās notiek, bet autonomija tas nozīmē, ka cilvēks var daudz vairāk darīt pats. Viņam daudz mazāk ir vajadzīga kaut kāda palīdzība, kas savukārt noteikti varētu ietaupīt arī pašvaldības naudu, pabalstiem un daudzām citām lietām. Un to ir ļoti svarīgi atcerēties. Un, protams, vēl domājot par to, ir svarīgi līdzās šim standartam veidot sabiedrības sapratni, līdzīgi kā mēs runājam par šo drošību un ceļu indeksu, un ir jāveido sabiedrībā sapratne, ka mūsu valstī arī ir cilvēki ar invaliditāti. Jo man aizvien rodas tā situācija, ka man saka, Latvijā jau droši vien jūsu ratiņnieku nav tik daudz. Kāpēc? Tāpēc, ka es tur biju tur un skaties, viņi tur Vācijā staigā, ko tik ne. Un tad es biju tur Latvijā, laikam medicīna laba vai kā, vai rehabilitācija, un viņu jau nav tik daudz. Tātad, kāpēc? Tāpēc, ka viņi nekur netiek. Un mums ir jādomā par to, kā mēs kā Eiropas Savienības valsts, man gribas teikt, veidojam šo vienlīdzību, kas ir arī mūsu padomas nosaukumā, kas nozīmē, ka ik viens var izmantot jebko. Vilcienu, taksometru, ceļu pāreju. Man gribas teikt arī veikalu, bet par to droši vien vēlāk. Vai vēl kāds grib ko piebilst sarunas noslēgumā? Šķiet, ka esam izrunājuši šīs dienas tematus, par kuriem var runāt gari un plaši un ilgi un ļoti, un būs arī jārunā pavisam noteikti, un diezgan droši, kā arī polarizējošas diskusijas turpināsies, jo galā polarizējošas diskusijas īpaši attiecībā uz drošības jautājumiem, tāpat uz satiksmes drošības jautājumiem ir, vēsturiski jau ļoti tradicionāla lieta. Mums bija polarizējošas diskusijas gan par ziemas riepu lietošanu, gan par tuvo gaismu lietošanu visa gada garumā, gan arī par drošības jostām, tad, kad viņas vispār izgudroja. Tā kā diskusijas noteikti turpināsies un cerams, ka drošība pamazām uzlabosies.